Сегодня, наверное, точно, так mums jau 20 minūtes līdz vieniem. Negribu es pārsniegt jūsu šo ten uzņemšanas limitu. Tā ir kaut kāds līmenis, cik to arī ņemt, un beigās ir tāds bet jā, man bija, es tā kā vispār domāju, ko vispār runāt. Nebija īsti tāds skaidrība varbūt, bet jā, viena lieta, ko es tā kā pamanu, kad Dievs tā kā diezgan strādā ar cilvēkiem, pēdējā laikā es pamanījis, ļoti strādā tieši ar sirdīm, un tieši vairāk ar to, lai tev būtu miers, lai tad, kad tu ej cauri kaut kādai problēmai, vai tad, kad tu ej cauri kaut kādai vētrai, ka tu nebaidies, ka tev nav kaut kādas, ka tu neesi saspiests, ka tu neesi tā kā nomocies, ka tu neesi pārguris, bet ka tu vari saņemt jaunu spēku, jā, tā kā rakstīts, ka tas, kas paļaujas uz kungu, jā, tas tavu jaunu spēku. Un mums ir vajadzīgs tas jaunais spēks, jā, jauna dzīvība. Un kur jāņem 20. nodaļa 21. pants. Ja es tur saku, ka miers ar jums, kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Ja. Tad ir svarīgi, kas mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs katrs esam kaut kam paredzēti, mēs katrs esam radīti priekš kaut kā, mēs esam kaut kur sūtīti. Ja. Un ja es saku, ka miers ar jums, ja, cik daudziem varētu teikt, ka jums liekas, ka gribētos bišķi vairāk mieru savā dzīvē. Ja kāds cilvēks ir, ja. Es domāju, man arī tas pats, un man šķiet, ka Dievs ar to ļoti strādā, lai mēs nebaidamies. Lai mēs lai arī kāda situācija nebūtu, jo citreiz mēs domājam, ka mēs ejam cauri situācijai, ka mēs domājam, ka mūsu skats ir vērsts uz to, lai situācija atrisinās, lai notiek viss labi, un patiesībā Dievs tā kā pastarpināti daudz vairāk un ir ieinteresēts tavā sirdī, lai tavas sirds ir mierā. Jā. Jo, patiesībā tā jau uzvar. Ja tu pats to sajūtīsi, tad, kad tu ej cauri problēmai un tavā sirdī ir miers, tu jau jūties kā uzvarētājs. Jā. Un tad tev tāds, labi, ok, bet tev ir miers, jā. Un tas ir tik svarīgi, un Dievs laika arī to atgādina arī man, kad viņš vairāk tieši skatās uz tavu sirdi, viņš vairāk skatās uz tavu stāvokli, nekā uz to, ko tu dari, vai vēl, jo Bībelē rakstīts, kad ar to mans tēvs, kad godā celts, ka jūs atnesat daudz augļus, jā, un jūs augļi paliek, un mēs zinām, ka svētā gara augļi, viņi vairāk ir tīri kā rakstura īpašības. Jā, viņas ir kā rakstura īpašības, jā. Mēs esam to lasījuši, jā. Es nezinu, kurš zina no galvas, kā tur ir? Nē, tas ir Dieva valstība, ir taisnība miers priekšā tie garā, bet ir, ka gara auglis ir gara auglis ir, es plus mīnus zinu, bet tur daudz noskaitīti ir. Jā, vot. Jā. Es negribēju lasīt, vienkārši gribēju, lai kāds jūs man pastāstat to raksturiet. Vai kur īvat atcerēties. Tā kā, tas ir gan auglis, jā. Tas ir auglis. Un patiesībā ir augļi, ko mēs darām, un ir augļi, par ko mēs kļūstam. Un neviens, ne otrs nav mazāk svarīgs. Viņiem abiem diviem ir jāstrādā kopā. Viņiem abiem diviem jāiet kā zobratiņi. Ja viens atpaliek, tad arī slikti. Ja mēs iekšā paliekam, mums ir mīlestība, mums ir laipnība, mums ir pacietība, mums ir tās visas lietas, bet mēs ārēji tā kā bremzējam, tas arī nav īsti labi. Jā. Jums jābūt gan augļiem iekšpusē, gan augļiem ārpusē. Ja Bībelē rakstīts, ka lai cilvēki ieraudzītu jūsu labos darbus un godā Tēvu, kas ir debesīs. Jā. Tā kā
kad cilvēki redzēs jūsu labos darbus, un viņi godā Tēvu, kas ir debesīs. Tad ir ārējie darbi, bet tad ir tos iekšējais stāvoklis, kurš ir palielināt tikpat svarīgs. Un iespējams, ka viņš pat ir svarīgāks, jā, es tā varētu teikt. Iespējams, iekšējais stāvoklis ir svarīgāks nekā tas, ko tu ārēji dari. Lai gan, tas noteikti tā ir, tāpēc, ka Bībelē tur ir tā rakstvieta. Vai ne mēs tavā vārdā tur to darījām, to, vai es kā, ejiet tikai nost no manis, jo es jūs nepazīstu. Un ir tik svarīgi, ka mēs saprotam, ko Dievs mūsos dara, jā. Jo patiesībā uzreiz te paliek daudz vieglāk. Un Lūkas 10. nodaļa 19. pants, viņš saka, redziet, es esmu jums devis spēku, varot staigāt par čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieku spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tad Mateja 10.8 rakstīts, dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzbūniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus bez maksas, jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Un Mateja 28.18 rakstīts, un ja jūs piegājat pie tiem, uzrunājat to sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dara par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Nu redzi, esmu pie jums ikdienas līdz pašam pasaules galam. Apostļu darbi 1.4 rakstīts, un to sapulcinājis viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzāles, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši, jā. Tēva apsolījumu. Un apostļu darbi 1. nodaļa 4. Apostļu darbi 2. nodaļa 1-4. Tur ir rakstīts par to apsolījumu. Kad piepuši no debesīm nāca rūkoņi, kā stiprs vējš, pūst un piepildīja visu namu, kur tas sēdēja, un viņiem parādījās kā uguns mēls un sadalījās un nolaidās uz vienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar Svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, kā garstiem Dievs uzzināt. Kāpēc to visu izlasīju? Tāpēc, kad, lai mēs saprastu, kas mēs esam, jā. Lai mēs saprastu, kas mēs esam, jo mums ir viena praktiska tāda lieta, mums ir varētu teikt, mums ir jābūt miedarbībai ar Dievu vārdu. Jā. Ja es tagad runāju, varētu teikt par to ārējo zobratiņu, jā, ko es stāstīju. Jo daudziem no mums patiesībā ar iekšējo to zobratiņu ir diezgan ok, jā. Bet viena lieta, ko tu pamanīsi, kā tavs ārējais zobratiņš sāk augt tavam iekšējiem. Jūs saprotat, kā es to domāju, vai man paskaidrot vēlreiz? Es vienkārši salīdzinu iekšējais zobratiņš ar tavi iekšēji augļi, ārējais ir tas, ko tu ārēji dari. Jā. Tad iekšēji augļi, ko mēs minējām, tur ir mīlestība, tur pacietība, laipnība, tas, kas tu esi iekšēji, tava būtība, tas, cik tu esi pacietīgs, cik daudz spēj mīlēt. Un tad ir ārēji tavi darbi, uz ko Dievs mūs aicina, ja? Kad viņš saka, man ir dota visa vārda debesīs un zemes, tāpēc ejiet un dara par mācekļiem, visas tautas, ja, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un tad ir tā ārējā daļa. Ja? Un dažreiz mēs nejūtam vajadzību iekšēji attīstīties. Mēs nejūtam vajadzību iekšēji attīstīties tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs ārēji neko nedaram. Ja? Dažreiz mēs nejūtam tādu kā pieprasījumu no iekšienes, ka mums vajadzētu kaut ko mainīt, vienkārši tāpēc, ka mēs īsti neinvestējam sevi, varbūt tik ļoti Dieva valstībā. Ja? Un tāpēc tik svarīgi abas tās lietas, ka mēs ejam un daram arī, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Citreiz viņi saka, tur ne visiem ir aicinājums vēl kaut kas, ne visiem ir aicinājums būt par evaņģēlistu 100%, ne visiem ir aicinājums būt par mācītāju, ne visiem ir aicinājums tur, slavēt vai vēl kaut ko, ne visiem ir aicinājums, bet tas nekādā ziņā nenozīmē, kad tas tev nav jādara. Un arī par apostļu darbos viņš rakstīts, kad tur rakstīts par to, kā nonāk, kad viņš saka, ja saka, ejiet uz Jeruzālemi un gaidiet Tēva apsolījumu. Kas bija Tēva apsolījums? Tas bija Svētais gars.
Un, kad atnāk Svētais Gars, mēs redzam, ka viņi visi runāja mēlēs. Un es vienkārši dzirdu, arī nesen skatījos vienu video, diezgan zinām draudzi, un tur cilvēks stāsta par, kad mēlēs nav tikai priekš visiem. Ir tā rakstvieta, vai visi runā mēlēs, vai visi pravieto, vai vēl kaut ko, bet tur runāts par dāvanu. Jā, tur runāts par dāvanu, ir tā lieta, ka tev ir dāvana runāt mēlēs. Dāvana, ka tu vari dziedināt. Bet vai mēs varam visi dziedināt? Mēs varam visi dziedināt. Jo Bībelē rakstīts, ka izziniet ļaunus garus, dziediniet slimos, tad tas ir pilnīgi visiem. Un tad mēs redzam to Bībeles to kārtību, kad tagad nāk Svētais Gars, visi runā mēlēs. Un tad ir, daudz mēģina kaut ko tur izlobīt no Bībeles, un tāpēc, ka viņi varbūt nav saņēmuši vai ko, tad ir tas. Ok, tā cita tēma. Bet vienkārši nesen skatījos, man bišķi likās sakaitināja, domāju, kāds sakās, ko tu tur uzstāj? Bet kāpēc mums viņu iedod? Tāpēc, ka, ja es saku, kad jūs saņemsiet spēku, tad Svētais Gars būs nāc par jums. Un kam tas spēks vajadzīgs? Viņš vajadzīgs pirmkārt tev iekšēji, viņš to vajadzīgs iekšēji un arī ārēji. Abas puses ir svarīgas. Kāpēc viņš iekšēji? Jo Bībelē rakstīts, ka tas, kas lūdz mēlēs, tas ceļ pats sevi. Jā, bet tas, kas pravieto, tas ceļ palielam to, kas viņu klausās. Un tāpēc tik svarīgi, ka mēs saprotam, ka to, kas mēs esam un kas mums ir jādara. Un katru dienu palielam dzīvot ar tādu kā gatavības sajūtu, ka mēs esam gatavi, ka mēs vienkārši, jo redz, kur ir lieta. Lietiņa ir tāda, ka tas, ka tu nāc uz draudzi, tas ir ļoti labi. Tā ir daļa no tā, kā Dievs to ir izveidojis. Tas ir ļoti labi, bet es tev varu apsolīt, ka ja tava vienīgā vieta uzpildīties ir draudzē, tas nekas nav. Tas nekas nav. Tāpēc, ka ja tavā sirdī Dievs neliek pašam vīziju, ja tavā sirdī Dievs neliek redzējumu, tad tajā brīdī, kad atnāks šeit, vienīgais, kas būs, tu stāvēsi kā slāpja malkas pagale un gaidīs, lai kāds tev aizdedzina. Jā. Es tā līdzībās runāju. Bet tajā brīdī, kad tev pašam ir vīzija, kad tev pašam ir redzējums, kad tev pašam ir kaut ko Dievs tev saka sirdī, vai ka nav tā, ka tu vienkārši kaut ko mistiski, kaut ko gaidi, bet kad tu pats meklē, kad tu pats iedziļinies, kad tu pats domā, kad tu pats skaties, tad, kad tu atnāks šeit, tu redzēsi, ka tev būs liesma kaut kāda. Varbūt viņa nebūs tik liela, bet viņa būs. Un tad, kad atnāk daudz liesmas, mēs zinām, saliec daudz pagalītes kopā, pēc to sāk uguns degt. Un tāpēc tam arī daudz ir domāta. Bet ja mēs atnākam šeit, un vienīgais, ko mēs sagaidām, kad no priekšas mums ar ugunsmetēju pūtīs liesmu virsū, tad ir interesanti. Bet kas ir svarīgi, ko es vienkārši vienu domu, kas minējās prātā, ir, ka tu mīja darbojies ar Dievu vārdu. Tā ir, varētu teikt, kā neliela atslēgas. Labi, tas vārds mīja darbojies tāds dīvains, bet tas varētu teikt, ka tu tā kā ņem Dievu vārdu un pielieto pie savas dzīves. Es to nesen arī tikai tā sāku tā reāli tā apzināties vairāk. Tev ir kaut kāda situācija, ok, ko Bībele saka. Un jums liekas, Bībele tā kā svēta grāmata, bet viņa ir tā kā nenormāli praktiska. Viņa tā kā rītīgi praktiska. Es pavisam nesen, es teiktu, es neatcerēšos, kurā vietā tas bija, bet es lasīju vienu dienu, kad sēžu mājās, man daudz jautājumu, domāju, ko ar šito darīt, ko ar to darīt. Un es tā lasu, un tur ir, mums atradīšu. Jā, tas ir 2. Timotejam 2. nodaļa. Es vienkārši sēžu un lasu, un es domāju, man ļoti daudz jautājumu. Liekas, šis nesaprotams, tas vēl kaut kas. Un es tā kā lasu Bībeli, un es tā kā prasu Dievu. Ja? Jo ir tik svarīgi, ka tev ir tā vieta, ko jau arī Semjons minēja, ka tā vieta, kur tu vari aiziet, un kur tu vari būt atklāts. Ja? Tu vari atklāt savu sirdi, tu vari atklāt savu iekšieni. Jo patiesībā mēs to cilvēkiem ļoti reti darām. Un dažiem nevajag. Pat daudziem nevajag to darīt. To daudz cilvēki ir vienkārši cilvēki, un viņi, pat ja tu būsi baigi atklāts, beigās arī tikt arī bišķiņ sabakstīts, jā, kaut kādā ziņā. Ja tikai, tas tā, bet mēs pie Dieva, mēs zinām, ka mēs varam pilnīgi visu atklāt, jā.
Un, piemēram, citreiz, ka es arī kādam atklāju, kaut ko varbūt pasaku, ko es varbūt negribu, lai viņš saka tālāk, viņš pasaka, es, protams, skatos, kāds tas cilvēks, bet pārsvarā esmu gatavs, ka viņš arī viņam var kādam pastāstīt, kāpēc viņš ir cilvēks, jā. Un tāpēc, jāskatās, kam tu ko stāsti, nevis tāpēc, ka tu, lai tu neuzticētos, bet vienkārši tāpēc, ka, lai tu pats esi gatavs, jā, un saproti, un tajā pašā laikā, ja tu jūti, ka kaut kas tās notiek, tad arī nebūtu tās, kā viņš to izdarīja. Viņš atceries, ka viņš ir cilvēks. Prosti viņš ir cilvēks, jā. Bet pie Dieva tā nav. Tu arī atnākt, un tu zini, ka tas, ko tu pastāstīsi, tas arī tur paliks, un nekur viņš tur neaizies. Un es vienkārši tā kā prasu Dievam, ko man ar to darīt, ko tur, un beigās vienkārši pašķiru telefonu, un burtiski pāris sekundes paiet. Un tā kā daudz jautājumu, nezinu, ko darīt. Un vienkārši es atveru, un tā kā randomā kaut kāda raksturēt. Un tur ir 2. Timotejam 2. nodaļa, un 7. pants. Viņš saka, iegaumē, ko es tev saku, gan jau dos tas kungs tev saprašanu visās lietās. Daudz, kāds sakas? Tikā, tev tik vienkārši pataisno, nevis kaut kā tēlaini, bet tā kā pataisno. Gan jau dos tev saprašanu visās lietās. Jā. Un tad viņš saka, turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miruņiem, no Dāvida cilts pēc mana evaņģēlija. Un tas ir riktīgi svarīgi, jo mēs visi kā cilvēki, mums ir tā kā kaut kādas lietas, ko mēs darām pa dzīvi, ja? Mums ir darbs, mums ir visādas atbildības, mums ir citreiz mājas darbi, nevis skolas mājas darbi, bet mājas, kas mums jādara, un es pamanīju, viņi citreiz var tā laiku paņemt vienkārši kaut ko mājas arī sēdēt, čubināties, jo tur tad viens nesteidzināt, vienkārši ņem un tu dari savus darbus, un liekas, tu no rīta piecelies, un tu vari izdarīt kaut kādas lietas, atnāc mājās, kaut kas tāds čubināties, un tā ir vakars, un tu ej gulēt, un viss. Un tas, ko es teicu, tā viena atslēga, ir, ka tu sāc, tā kā, varētu teikt, kā sadarboties ar Dievu vārdu, ka tu sāc viņu tā kā pielietot, jo tas ir tā kā par tevi, jo sen ir tas laiks tā kā pagājis, kad kāds mums garīgajā pasaulē, kad kāds mums tā kā skries pakaļ, teiks, davai, Petrī, vai. Tas ir labi, bet tu pamanīsi, ka tu visu laiku jutīsies tā kā ne šis, ne tas. Bet tajā brīdī, ka tu pats, ka tu esi tas, kurš ir atbildīgs par sevi, jā, ne jau tā, ka tu esi, es tagad visu zinu, es tagad noteikšu, kādas notiks, bet ne, tu paņem tādu kā atbildību par savu iekšējo stāvokli. Tu paņem tādu atbildību, kad es esmu tas, kuram ir jāsadzird, ko Dievs saka, nevis es gaidīšu no ārpusējiem avotiem. Jo man kaut kad bija tas Baltkrievs, viens tāds pravietis, kas kaut kāds jums ar tad iedrodas, varbūt atceraties tāds ar tādu frizūšu, tādu čolku. Viņš man teica, ka, ja tu neiemācīsies, viņš saka, ka Bībelē rakstīts arī, ka dzīvās ūdens avoti, viņi ir mūsos iekšā. Viņš saka, ja tu neiemācīsies dzert no tā avota, kas ir tevī, tad tie visi ārējie avoti, viņi drīz tā kā izsīs. Un es patiesībā, arī beigās, citreiz, kad pārklausījos, es reāli pamanīju, ka manā dzīvē tā arī bija. Kad man bija kaut kādā ziņā, es jau biju pieredzis kaut kāds laik dzert no ārpuses, jā. Un Dievs vienkārši kaut kādā ziņā, es pirms to sapratu, kad viss tā sezona ir pagājusi, viņš vienkārši tā kā aizgrieza, varētu teikt, tos ārējos avotus ciet. Ja es iepriekš ļoti daudz klausījos, pirms YouTube, vēl kaut ko, tad bija tā, kaut laiks atpakaļ bija tā, ka es vispār vairs neko neklausījos. Tā kā pilnīgi nevienu, vispār neko. Prosti man bija Bībele, Dievs un viss. Un es redzēju, ka es jutos daudz labāk, ka reāli, es jutos daudz labāk. Tas vispār nesaka, ka ka nevar klausīties, kā es arī tagad šādi tad paklausos kaut ko, bet iepriekš man bija diezgan konstanti, es kādu klausījos, tur tas, un ir periodi, kad tas ļoti vajadzīgs, jo man bija tādi brīži, kad vienkārši no tā, kad es klausījos kādu citos reāli, man pašam, es pats saņēmu riktīgi daudz, bet es ticu, ka tagad ir laiks, kad Dievs kaut kādā ziņā, tu jau esi pietiekoši gatavs, lai pats staigātu. Ja? Jo ir tā raksturvieta, kur Pāvils saka vienai draudzē, ka pēc laika jums jau vajadzēja būt tiem, kuri citus pamāca, ja? Bet jums vēl joprojām ir vajadzīgs piens, ja? Un nevis tā kā cieta barība. Un es ticu, ka pēc laika mums palielam visiem arī ir tas, ka mēs esam
plus mīnus visi esam praktiski patstāvīgi Kristu. Jā. Nu, tie, kas mēs šeit esam lieli. Bet, protams, tas kādā ziņā nenozīmē, ka mēs esam tā kā visu spējīgi, visu varoši, visu tā. Ne jau vēl ir draudze arī domāt, jā. Jo tas ir tas moments, kur mēs viens otru varam tā kā vēl uzasināt arī kaut kādā ziņā. Un citreiz ir tā, ka tu pats nepamani savas kļūdas, un citreiz ir tā, ka tu tā kā tev ir viss normāli, bet kaut kāds cilvēks izdara kaut kādu darbību, kura tev liekas tā kā, kas notiek. Un viena lieta, ko es pamanīju, tajā brīdī, kad runājot par kristiešiem, tajā brīdī tev jāskatās, kas notiek tavā sirdī. Kāpēc tevī parādījās tāda reakcija? Jā. Pirms viņš tev nogrieza ceļu, tevī parādījās kaut kāda reakcija. Un tad tev jāskatās, kāpēc tu sāki tā reaģēt. Un tad, kad tu sāc tā kā skatīties tās lietas, un tu viņas sāc tā kā vairāk pat izanalizēt, tu iepazīsti patiesību. Jā. Jo citreiz tā kā ir rakstīts, kad es aizmirstu, kā latviski ir, bet man liekas, vienā psalmā ir ringstieties un atzīstiet, ka esmu tas kungs, jā. Tajā brīdī, kad tu apstājies, kad tu reāli, kad tu nesi skrējienā, tas moments, kad tu esi nomierinājies, jā, ka tavas domas negriežas kaut kur uz spirālē, bet kad tu esi nomierinājies, kad tu atver savu sirdi Dievam, tā ir kaut kāda neatņemama daļa tam, lai iepazītu Dievu kaut kādā konkrētā veidā. Jo tad, kad mēs esam skrējienā, mēs ļoti daudz ko palaižam garam. Bet tajā brīdī, kad tu reāli apstājies, tad reāli Dievs, patiesībā es pamanīju, ka tieši tajā brīdī visvairāk Dievs arī runā. Tad, kad tu esi nolicis malā savu telefonu, tu nolicis malā savu datoru, tu nolicis malā savu, visu, kas tev ir, jā. Visas ikdienas lietas, avīzes, žurnāls, vēl kaut kas. Tajā brīdī tu vari sevi vienkārši apstādināt, ja, kaut kādā ziņā un saklausīt. Un patiesībā mēs, mūsu tā ikdiena ir tā uztaisīta, ka mums ir ļoti grūti to izdarīt. Mums ir tik daudz pienākumu, mums ir tik daudz atbildības, un mums pārējais. Es negribu tā kā ievāt, es to beigšu, bet tā ideja, galvenā ideja tāda, kad ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka es nedzīvoju priekš Kristus, tāpēc, ka ir draudze, vai tāpēc, ka man ir cilvēki, kas draudzēs pazīstu, jo, piemēram, pat es šodien neatnāku uz dievkojumu un kaut kas notiks netiek, tas nemaina man stāvokli par Dievu. Jo agrāk bija, es atceros, bija citās tā kā draudzēs, man, tu šodien nebija, kas tu vispār jau viņam tāds, apmēram tu esi atkritis, jā. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mums nav jānāk uz draudzi, jo es parasti praktiski, es zinu, ka es praktiski jebkura visās svētdienās un kaut kur baznīcā, tikai praktiski neatceros, ka pēdējos svētdien mājās sēdē, reāli neatceros. Bet tajā pašā laikā tam nav jābūt kā likumam kaut kādam, jā. Tāpēc, ka manas attiecības ar Dievu ir manā ikdienā. Un ja es svētdien netiku, viss kārtībā, bet vienkārši uzsvars to, ka man vairāk ir jāinvestē attiecībās. Mēs zinām to līdzīgi par 10 jaunumā. Jā. Un tā eļļa, tas ir tas, ko tu dabūni tikai tad, kad tu esi viens pats. Jā. Viņu tu tā nedabūni vienkārši atnākot uz kaut kādu pasākumu, bet tajā brīdī, kad tu brauc uz savu nākošo apstāšanās punktu, tu navigācija stāv, tu brauc, tev ir laiks vienkārši, ka tu vari paprasīt Dievam kaut ko. Jā. Bet mums ir daudz pienākumi, un visu laiku mums tās atbildības jūra, viņi mūs tā kā sit ārā no tā visa. Bet ir tik svarīgi mums iemācīties, maksimāli apstāties un paklausīties, ko Dievs saka. Jā. Labi, mēs varam piecelties.